When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, Fermata Z. Un tā mēs ciņās liksim te uz irsā. Šis ļoti interesants. Tas nav tas vārds. Tu apliksi vienam kvadrātam, jā? Tad likšu vienu kvadrātu, tad likšu pārējos 3, tad salikšu viņus tā, lai viņi ir pareizajos leņķos, tad pieskrūvēšu vienu līniju un likšu tālāk. Tā es pagaidām domāju, iespējams būs korekcijas. Nezinu, cik tas ir interesanti, bet kaut kas man patīk tajā procesā. Satisfying. Arī satisfying. Jā, šis tā kā vērot tos ir tie video, jā, TikTok kaut kādi, kur notiek kaut kādas mistiskas lietas. Krāsot. Jā, vai citreiz... Nekas mistisks tur nenotiek. Nē, nu ir visi tie kaut kādi arts and crafts, tie tur, kur taisa kaut kādas no kaut kādiem, kur taisa tos, kā viņš sauc tos, nevis sponžus, bet slaimus vai, nu, kur spiežās ārā no kaut kurienes, no tūbiņas kaut kas, nu, tāda veida visādi video. Šis tāds ir veids. It īpaši, ja viņi vēl ir kaut kādi vēl mākslīgi taisīt, kur viņš ir perfekti viss notiek. Nu, tas pats arī manis droši vien. Kur pēc nekādām, nu... Dievs, kā tu te operē? Un tu būs jau jāmāk staigāt. Es māku tikai stāvēt pagaidām. Un tur tev būs viens kvadrāts, ja? Un šitā maliņa paliks. Un tad varēs likt virsū? Jā, skudrē tā domā būs kur bikt, ja viņi paspējas. Kur? Tā? Domā, viņi paspējas aizskriet vēl. Un tu jau es nezinu. Nu šitā ir pagaidām drošībā, viņai nevajadzētu skriet uz to pusi. Tā, nu pamēģināsim uz vienu kvadrātu. Neielien tajā līmē galvenais. Upoju uz te vieglu kustību. Tā, viņi man ir it kā sanumurēti, un vajadzētu būt visam. Es karājos tavā bīzē. Vajadzētu nenokrāties lejā. Jo tava bīze man simpatizē. No. Jo tava bīze man simpatizē. Ew, kruti. Diezgan satisfying moments atkal ir. Tagad, ko darīsi? Tad es darīšu tā. Tas ir kaut cits. Jā. Un tas ir tas, ko tu liksi šuvēs? Kantēs, jā. Kantēs, nu, kur saskarās, ja? Jā. Ak, Dievs. Kā tu uz pēdējo? Tev jau būs. Vienalga, man tas liekas crazy. Šis ir speciāls guļbūvju. Guļbaļķu, ja? Guļbūvju. Hermētīts tādu man iedevu teica, ka... Kas saliek kopā baļķus. Es ar saviem super asprātīgiem jautājumiem. Jā, bet tie ir ļoti labi jautājumi. Viņam esot ļoti liels visādas spējas krāsoties, slīpēties. Ko tik vēl? Tā. Viss?
uzticāmies nākamo. Tev vajag vēl uzzīmēt to, lai var nākamo uzlikt, ja? Ak, Dievs! Kā? Es joprojām nesaprotu, kā līdz pēdējiem tu tiks. Nu, tur, kas malā kaut kādā. Šito varēšu staigāt. Nu, jā. Stratēģiski. Labi. Klausies, viņš ātri pielīp? Nu, es domāju, ka man vajadzētu varēt paspēt to šito līniju iekstundīt vietā. Bet vispār, nu, kādās stundā, divās jau viņam vajadzētu diezgan salikt tā, ka tu vai nevarēs apkārt. Labi. Un viņu nevajag tā paspaidīt, lai viņš tur izšķīst apakšā, vai viņam pietiek, ka viņš divās tādās līnijās? Mēs stūvēm tuņās viņu vilksim. Bet tā ir laba doma, ko tu saki, to es vēl pabīdīšos. Viņš tik tā... Oh, beautiful. Line. Vilnis. Nu, ir reāls atspēj. Jā, Vilnis. Vilnis kurpe. Ko jau? Vilni, čau. Sveiciens Vilnim, ja viņš skatās. Jā. Tu vienkārši tev ir brīnišķīgs tas... Viņa... Nu, tas ir viņa signature, viņa, tas ir viņa, nu ne para, jā, bet nu tas viņa tas atpazīstamības zīme, marka. Visiem tāda nav, tādā ziņā. Sajēgviši. Es Vilnis, korp! Vilnī, čau! Pārsūtiet Vilnim šito. Mums ir citi, kāpēc mums tie joki visu laiku pa viļņiem ir, jo mums pirms vairākiem gadiem bija viens no mūsu pirmajiem rezidentiem. Jā, nu, nezinu, vai tā vajag, bet, nu, likās, ka tā varētu. Tas tik veikls, wow! Pirms vairākiem gadiem mums viens no pirmajiem rezidentiem Vocal Master bija Vilnis arī. Un, nē, cits Vilnis. Un mēs, tad, kad pašu pirmo studiju, nu, tā bija otrā studijas vieta, bet, nu, remontējām un taisījām un krāsojām sienas. Tad, un mums jau bija pirmie rezidenti iestājušies skolā. Jā. Un viens no pirmajiem bija Vilnis vārdā. Un mēs tā kā krāsojam tās sienas un to skanēja. Kas bija par radio? Relax FM bija tāds radio. Viņš bija mierīgs. Jā, tur mierīgs Vilnis. Relax FM. Un viņš tik bieži, pēc starp katru dziesmu bez mazējā, tur bija Relax FM. Mierīgs Vilnis. Un mēs vienkārši atkal, tāpēc, kad mums bija aktuāls vārds Vilnis, vīrs vārdā Vilnis. Tad mēs visu laiku smējāmies, ka, nu jā, viņš ir mierīgs. Vilnis ir baigi. Nu. Un nu mums atkal ir, mūsu householdā ir vārds Vilnis, kuram klāt ir kāds inside jokes pievienots klāt. Protams, viss ir perspektīvā un nekas nav personīgi. Vispār nē, tas ir tikai... Pēters Pļautēts, ja tu apvainojies, tava garīga attīstība ir apstājusies. Es biju domājis, ka šis būs sarežģītāk. Izstās diezgan labi, ne? Īstenībā pat ir vēl patīkamāk kā ar pistoli. Nu, ot. Tāpēc bija tāda sajūta, ka tā kā nevajag ņemt to pistoli depo, bet nevarēja saprast, vai tas tāpēc, ka mēs tā kā... Jā, mēs kožamies. Vai kaut ko tādu. Tur atspiest kāju. Nu labi, tad skatīsimies, tad, kad viss būs galā. Nu, Gala produkts, man liekas. Bet šis bija ļoti satisfying, es domāju, kad... Pagaid, zini kaut kā višķiņ, tāpēc, kad te ir... Jā, vien, cik tālu viņš jāvēl, cik tālu viņš ir? Apmēram tur ir iet, jā. Jā, tajā pusē viņš ir tieši līdz tur, kur ir līdz šuvai iegriezē, jā. Jo es Skudra. parādīšu. Skudras kundas jums ir, diemžēl,
Jūs vēl varat uz leju paspēt Jā, bet ja noskriet. es viņam novilkšu otru līniju un ievilkšu viņus apliekšu, tad to arī Tad būs beigsies. Būs jā. skudrs uz leju, tieši tā. Jūs negribat būt iekapsulēts laikā, tā kā šitas, kas ir tās, kas saucas dinozauru, tos fosils, kā latviski saucās. Pārakmeņojušies kaut kādi, negrib iekmeņoties kuģu šitie te, nu, kas ir konstrukcijā forever, Jā. tad jāmūk. Kļūt pa mūmiju. Jā, par iemumēties kuģa konstrukcijā, tad jums ir jāmūk. Pārvietojās. Tas vienkārši brīnišķīgi to dara. Tas ļoti skatāms un klausāms tēls. Jā. Zini to? Jā, es zinu, kas man to teica pirmais. Pēc pirmās Koko Loko epizodes iznākšanas Jā. bija tāds Edgars Tonne. Edgars Tonne, starp citu, bija kādreiz tāds manā jaunībā raidījums Makšķerēšanas noslēpumi. Un viņu vadīja Normons Grubovskis un vēl zinām makšķernieku. Jā. Diezgan adekvāts tāds raidījums. Jā. Viņš gāja pa televīziju, viņu tur televīzijas sponsorēja un vispārējais. Un viņš bija filmēja, daudz viesi nāca viņiem tur un to vadītāju un filmēja montēri vispārējo. Un viņš nostījās to Loko epizodu. Viņš teica, nu, tu esi ļoti skatāms. Tā ir. Tu esi klausāms un skatāms. Tu esi gan klausāms, gan skatāms. Tā ir reāli, jā. Daudz gan uzskat, ka es esmu sajūtas prātā. Bet tieši tāpēc arī turpat es. Jo cilvēkiem patīk skatīties uz kaut ko interesantu. Tu neuzliki to, ja? Jā, bet es izdomāju, ka es Starpiņā? Arī nav slikta doma. Nu, tad mēs vēl šito noskatīsimies, kā tev tas izdodās. Un tad mums būs pārliecība visiem skatītājiem, ka to var izdarīt un ka tu to vari izdarīt. Nu, ka tev izdosies, ir vispārējais, mums tad vairs nav jāskatās. Jā. Jo tas sākums ir vienmēr tāds, ak, Dievs, kā tas būs, vai viņam izdosies? Kā viņš to izdarīs? Un tad viņš saka, nu labi, īzī, viņš to izdarīs. Varam nestīties pārējās daļas. Tas nebūs interesanti vairāk. Te vajadzētu visam klāji. Es saprotu, ka viņš vienkārši stāv uz, man ir mīziens jau stāvēt šitien uz šām trepēm, kuras turos ar roku vēl te. Tas vienkārši tādā pilnīgā drosmē. Vajag dievā stāvēt. Viņš stāv dievā. Jūs redzat, tā ir tad, kad stāv dievā cilvēks. Stāvēt dievā, tad ir stāvēt stabili. Tā, tagad. Ir jāsaspiež. Visu vajadzētu sabīdīt kopā. Tas spiežās ārā, tas tur, tad jau labi viss ir. Viņi pēc tam slīpēs nost, ja? Nu, kaut ko es viņu darīšu, man nav nejausmas, es tik tālu šobrīd nemokos. Man ir bažas. Ko tu ceri? Ceru, ka tu hermetiķi var slīpēt. Viņš šobrīd ir visur. Kā mums veicās? Nu šitā. Padot. Jā. Te būs sīli. Pats sīli dziedās. Te būs tik sīli, ka varēs Navy seal. Ka varēs sīli uzveicināt. Labi. Sīls taču ir ļoti skaists dziedātājs, viens no maniem mīļākajiem. Tu man kādreiz, kad mēs iepazināmies, ka es ar divām Annijām braucu no klubu mājās, un viena bija tu, otra aizmuka no gultas, un tad tu aizmuka līdzi. Nākamajā dienā man sūtīja sīli vienu dziesmu arī. Jā. Jā, tur ir cik viņš ir slikti te viss. Vai man vajag ātri savilkt kopā. Labi, lai tev labi veicās ar sīlu. Very bad situation. Very bad situation. Ko tu man jautāji? Es domāju, vai tev neinteresē parādīt? Un tu man prasīji tautai savus varoņus, es teicu, nē, vairāk to, kā tiek ielikts grīdai balsti. Nu, interesē, protams, ka interesē. Nu tā, es domāju, ka mēs liksim tā, vai ne? Tādus. Jā. Un tad te mēs pacelsim uz augšu. Un te mēs ieliksim šitā. Te mēs piešūsim vēl vienu tādu, un te mums būs pirmais līmenis, vai ne? Gultē, kur mēs liksim augšā kastes, kas ir izvēlētas, vai ne?
Un tur būs otrais līmenis. Nu, tur nevar, tur jāceļ augstāk. Nu, jā. Tur nav variantu, vai ne? Karoči, un to es gribēju tikai pateikt. Vairāk jums nav jāiespring šajā brīdī. Paziņošu, kad būs nākamais etaps. Nākamais nopietnais solis. Nu, tur jau ir izmēra vānas izstādes kokiem. Un koki ir sagatavot, tad mēs tikai džiņžiņi sagarnāsim un tad mēģināsim saskrūvēt. Un tad... You're beautiful. Pulkstens ir 10:30. Un ir vakariņas jau galdā. Bet vakariņas gatavs, bet viens te mums vēl darbojās. Jā. Gaismu pilnīgi uzlicis ir. Man atnāca kaimiņi kaut kādu gāja garām, atsveiklājās, un tad mēs ar šinot 15-20 nopļāpājām. Es viņas te ieved ekskursijā un tā. Un tad es secināju atkal to, ka vienkārši samurajs nedomā, viņš dara. Jā. Un es vienkārši domāju, tā. Beigās man izbesīju un es vienkārši atnācu. Nā, līdās nāku. No to gaismas vēl. Neko jau neredzēs, teicu. Tas kā viss smuki novākts atkal un tā. Nu forši, nu. Smuki. Grīdiņa. Ļoti forši. Vai ne? Jā, ļoti. Principā viss ir jāliek grīdi Vienkārši iekšā. Ak, Dievs! Bet es te vienkārši saprotu to, ka nevar likt to grīdi, jo nav griestu. Es vienkārši saprotu, ka ir jāšuj ciet. Nu jā, jo kāda jēga likt grīdi, ja viss var iekrist iekšā. Jā, nu kāda jēga, vienkārši viss jāšuj griesti ciet. Nu vienalga, kādā veidā. Nu kaut kā viņi ir jāšai. Kaut kā bez lūkām, no lūka netur uz ritiņiem. Jā, bet vienkārši aiztaisīt ciet, lai vienkārši ir jumts. Viss ciet līdz šitai vietai, kur ir. Lai viss ir ciet, un tur sāns, un to te plēju nošaut. Nu vienalga. Nošaut, tieši tā. Žas kaut pistoli, domāju. Jā. Karoči. Nu tā kaut kā. Smukais klusais vasaras vakars. Ar Nu, tā augšā. Augšā. Vakara vējā. Pagad tur ar šitiem nekāpšas, ja? Neko te jau viss ir stingri salicies. Nu, kā ir? Nu, prasās pēc jumta. Brauc pa jūru tās. Jāuzliek šitai. Mēs braucam. Kur mēs esam? Mēs nezinām, kur mēs esam, bet mēs braucam pie jums. Mēs esam zemapziņā, mēs esam dievā. Jā. Viss te līp un viss neesmu vajag apmierināt šo situāciju. Baigi daudz tad jādara, jo ir uzcelts jums un tagad ir reāli daudz jādara. Jā. Jo pirms tam likās, ka nav daudz jādara, bet tagad vairs nav nekādi joki. Tagad ir fucking katrā vietā. Nevar kuitot šitajā brīdī. Jā, tāpēc, ka ir kā, nu ir karkas ir uzlikts. Jā. Un pat cik karkas ir uzlikts, ir reāli vienkārši katrā vietā var darīt grīdu, sienas, jumtu, lokus, apšuvumu, izvēlēs, kur tikai gribēs šodien. Uz jebkuru pusi, kur tu skaties, ir ko darīt. Jep. Vienkārši visur ir ko darīt. Normāli smuka. Nezinu, var redzēt? Nevar redzēt, jā? Upe vienkārši tāda tā kā... Nē, tumsā vispār neko nevar redzēt. Bet gaismā tad arī nevar redzēt. Nu, restīvi ir vienkārši upe kā spogulis, vienkārši pilnīgs kluss vakars uz ezera, kā saka. Un tie šitie te sienāži, vai kas tie ir? Cikādas un kas tad? Šitas te, tas viss tas būs jāslīd. Labi, tagad jāiet rēst. Jā. Viss ir gatavs. Es arī nobeidzu, jo. Jā. Nu, super. Ar labu nakti. Labi, pastāst zirnekļus, redzi jau? O, jā, tie jau te visu laiku, viņiem te ir mīļākā vieta. Viņi vienkārši, te var pasties uzcelt, visu kaut ko. Nu, labi. Čau.
Un kā manam badiem iet? Man dzīvos ir pieskaņots tavu kastīju. Kuģi puika. Es esmu pieskaņot teviem šortiem. Un tāds man dzīvos, tāds man šort, tāds Pieskaņots tev. Jā. Un tev zīmuls pieskaņots man? Nu, mēs pirmo daujām līmenī, es tagad domāju, kā es ekonomiskāk izmantot materiāls, jo visam mums, protams, ka nevar viņš pietikt, tik daudz, ka mums vajag visu kaut kur. Jā. Bet galvenās lietas mums vajadzētu savilkt. Tad es domāju, kam man vajag, kam ne, un tā. Nu, forši, nu. Nu, forši. Viss turpinās. Jau stacija ir uzbūvēta jaunā, atkal viss sanests, viss. Super, nu tad lai. Brīvu, bezdarbs to brīvāk. Bezdarbs darot brīvāk, jā. Nu, labu apetīti. Pusdienas uz kuģa. Strādnieka ēdiens, ekskluzīvs strādnieka ēdiens. Un ekskluzīvs atpūtnieka ēdiens. Jā. Vai, nokrīt dakšu. Jābaud. Jā. Un garšīgi, ne? Uzēd un... Beigušiem. Un pavaibo. Viņš ir pa vidu mums tur jau, sacīties neredzēs, bet tur ir jau grīdas, visas lāgas, viss jau būs tur jau salikts, sašūts un ir sēd, ka baigi ātri sāk iet uz priekšu. Nu, salīdzinoši relatīvi, protams, kas ir ātri, bet nu, smagākais, man liekas, ir nolauts. Ne, visu katru solīts, viņš tā kā jau formējam ir iekštelpa. Līdz ar to ar katru soli tu tuvojies 100, jo pirms tam tev bija tev visu laiku, tu tikai ar katru soli tuvojies pusē, tad tagad tu katru soli tuvojies galam. Un tas jau ir patīkami. Crazy. Tev tik daudz interesantas lietas būs ārprāts, apšūšana, iešūšana, vai tik daudz tiešām skaistais. Sāk palikt, visas lietas saka to, ka tās skaistākās neļas, ka tu lietas un tu uzreiz wow, viņš viss formējās. Nu labi, es arī uzēdīšu. Labu apetīti visam. Sieņem savu aktieru tēlu. Un es gribēju jums pateikt, kad, kā jūs sadziet, this shit gets serious. Shit's getting real. Nu, tā kā jūs taisat, ko mēs nesam iekšā. Tā nav krāsa vai kokmateriāls vai skrūvis. Tā ir vannas istaba. Tā kā tu tagad nes viņu piemērīt, vai tu jau visus palikšanu jau lieci? Un to man piemērīt, lai es saprotu, kā man brusas ir. Lai tiek klāt notekūdeņiem un visam pārējiem. Un izmērā un tā tālāk. Crazy. Oh my god. Okay. Bet podam jau baigi nav vietas, ne? Vai ir? Ir vieta? Nu jā. Labais. Nu, baigi sakarīgi. Nu, teikšu, kā ir. Nē? Jā. Klausies, nu ļoti labi, bet tas nozīmē, ka man tā brusas tur reāli traucē. Viņa ir tieši uz notekas, tā kā man likās. Tieši uz notekas. Tieši uz notekas. Tas mums vispār nedara. Vai ne? Kā mēs vispār tiksim klāt? Es nezinu. Kāds var atbildēt šo jautājumu? Ierakstīt komentāru. Viss, paldies. Es gribēju jautāt, vai šī vieta neizskatās. Pēc jau kaut kā. Bet diezgan, es atvainojos, tad nekas nekur neļurkājās. Tas jāpievelk no otras puses. Bet te nekas nekur neļurkājās, un pēc būtības tagad es varu uzlikt smuku šito. Labi. Mēs pamēģinām. Pamēģinam. Pamēģinām? Pamēģinam. Let's try. Finieru kaut kā. Vajadzēja? Tīri hipotētiski mums vajag labi. Bet mēs šobrīd noskatosim manis. Nu, labi, bet idejiski.
Oh my god! Ko? Jau labais. Nu, tā? Ko? Tā gan? Vai krut? Kā tas kā zaķis sāc. Zaķis kā zaķis. Ja brauc kaut kādas mašīnas, nezinu, ko brauc. Ko tu vari pateikt? Gudru domu pasaka tautai. Nu, kaut ko vai no gudrā plaukta. No kā? No gudrā plaukta. No gudrā plaukta. Reāli domā, es nevaru, nav man. Es nāku tikai dzīvoju. Reāli vienkārši domājiet, ko jūs domājat, ja? Sekojiet līdz savām domām, nejūtieties vainīgi ne par ko, atcerieties, ka ir tikai viena atbildība, viena atbildība šajā pasaulē, pieņem savu bezvainību. Un tad, kad tu pieņem savu bezvainību, tu vari arī taisīt kuģi. Nav nekāds problēmas. Jā, es mācos to, kad viņi mācās, ka atgādināt sev, ka viss, pilnīgi viss, ko tu redzi, kas tev patīk, nepatīk, whatever, tas viss ir pa tevi tikai un vienīgi. Vienkārši pilnībā ir jāatlaiž un jāaizmirst par citiem un apkārtējiem kaut kādiem, ko tur. Un tāpēc es nevaru, Amen, domājiet, ko jūs sister. domājat. Nu, bet tu sev. Nē, tas brīnumkurs saka tā, kad skolotājs un skolnieks mācās vienādi. Nav nekādas atšķirības. Ar skolotāju un skolnieku nav nekādas atšķirības. Un vislabāk tu iemācies tad, kad tu māci. Un to, ko tu saki vienmēr, tāpēc es vienmēr teicu, ka ir svarīgi dzirdi, ko tu saki. Nav svarīgi, ko tu saki, kam tu saki, kāpēc, bet dzirdi pats, ko tu saki. Jo tu jau sev saki. Un tāpēc tu it kā es saku, varbūt jums kaut ko, bet īstenībā es sev to saku. Sev. Un tas, kā jūs jūties, nu tā ir jūsu darīšana. Tas ir jūsu atbildība, ko jūs domājat. Jūs varat ņemt piemēru, protams, es jūtos ļoti labi. Es gribu pateikt, bija vesels trips šodien ar šito. Jā. Nu, tas pat nevar būt īsti darbu vairs. Nē, nu labi, darbu viņš var būt. Darbu būt. Var. Bet, dāviens. Jā, bet man viņš nekad nepatika. Tev nepatika? Man reāli viņš nepatika, man viņš reāli besīja, godīgi. Nopietni? Jā. Redz, ka es nezināju to. Jā. Nu, viņš tev nestējāvēja uz augu, viņš tāds plenders, viņš tāds, nu, tu es atceros, 80 gados Olmēm bija tie apakšveļas tādas bija, tāds bumbieri, jā, platās, kas, nu, tāds galīgi. Jā, man tā krāsot patīk, un es tā kā, nu, tāpēc... Viņš galīgi nebija okei. Nu, redz kā, pasties, izrādās, vajadzēja tā būt. Aha. Viss notiek tā, kā es vēlos. Man tur sasmērējos, un tad es uzspiedu to, kas ir tas tīrāmais, nu, traipu tīrāmais, tas pušamais. Un uztiru un iznāca ārā tie kaut kādi pleķīši, kas bija tur, kas cep kartupeļus. Un tad iznāca saulē, un man liekas, no saules es viņu neizmazgāju to līdzekli. Un saulē viņš vienkārši pārvērtās šitāds. Un man bija tāds, man pirmajā brīdī bija tāds, viens atkal, kā stulbā, ko es tur, vai ne, varēju taču saprast vai izmazgāt, vismaz izskalot, pirms nāk saulē. Bet es pamanīju, ka ir jauna kaut kāda programma, ka tev tā kā ir vecais ieradums gribētu tā domāt, un jaunais tāds, kāds starpība? Nu tā kā, tā tad nav jāvalk, tā tad paliks vai kā darba, vai vispār kā nekas. Es nezinu, vai tas ir vajag gudrā doma, bet es gribēju viņu padalīties. Doma, cienīsim, kur doma tiekamies nākamajā domā. Nu, mēs nesam. Lielo. Bet te no otras puses nofilmēt, tad būs... Brūno? Nobeigt. Jā. Lielais brūnā siena iet uz kuģi. Pati viņa iet. Viņa iet pati, redz, viņa 4 kājas vienkārši iet. Jā, tur nav dāvis. Tur neviena nav. Viņa arī nav. Es nesu otru pusi vienkārši, un filmēju vēl. Tu nes ritīgi. Es nesu un filmēju. Ritīgs nesējis. Nu labi, bet... Labi, uzminiet, kur tas būs. Jā. Kā jums šķiet, kas tas būs? Man liekas, ka šis ir jāiemužina. Nu, man liekas, ka man tev nav jāpalīdz, man vienkārši jāfilmē. Tev labi sanāk. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. Kā viņi te iemužina?
Es nezinu. В каждом наброске, в каждом черновике Patur. учитель продолжается в своем ученике. Turu. Number one. Мою жизнь я иду к одному. Mambo number 5. Я искал любовь, чтобы любить одну. Te vienkārši kosmos notiek šobrīd atkal kārtējies. Edvards lieliskais izpildās tā, ka visi var atkal brīnīties. Pulkstens ir 10, bet darbi vēl notiek. Izstāsta, ka kaut kas te iet uz priekšu. Jā, tā izstāsta, ka tas notiek šobrīd jau. Guļās. Ne, tur augšā viņš, man liekas, višķiņ. Tev vajag piepacelt kreiso roku, man liekas, jā, lai tur viņš ne kaut kā. Man liekas, tur kā vot tagad kaut kas varētu sākt iet. Jo, re, kur viņš te ķerās. Labi, es beigšu filmēt, ka man jānāk tev palīgā, ne? Kamēr kaimiņi vēl nenāk ar rungām un dakšām virsū. O, es ieprom. Yes. Aš spraužu. Līdzjā. Nē, tikšu. O, aizgāju. Jā. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сам. Smelly cat, smelly cat. Bišķiņa augšajā. Nu, tā kā pietiek, bet liekas, ka tev kreiso pusi vajag bišķi uz augšu pacelt, jo tā... Jā, jo tur tas stūris viņš aizgāja. Nepietiek? Vajag maz, jā. Tas viss ir interesanti. Не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары и круговорот людей. Ой, мама,
Trakais zāģēs. Nē, nu, tu neaizies gulēt, tas ir skaidrs. Kamēr šits nebūs ielikts. Viņš augšā neķerās, teikt, viņš ķerās pie malas, man liekas. Augšā? Nu tagad izstāst, ka vēl laikam bišķiņi, ja? Bļāviens. Zīmoli? Kur ir zīmols? Viņš otrādāk ieraudzīja cipariņu? Tāpēc. Svarīgi ir pareizi cipariņus, vai ne? Cipariņus ir svarīgi pareizi atzīmē. Ko tev te? Nekā mazāk. Nu jā. Lobzi? Paņemiet. Tas tā kā žurnālists, bet tikpat nežēlīgs, cik žurnālists, ka viņš nevis palīdz, viņš dokumentē. Tagad beidzot būs. Ar trešo reizi būs. Nē, tagad būs. Nē, nevajag vairs. Tu jūs vienkārši pārņēmies. Aiziet. Opiņā. Mums ir siena. Mums ir reāli siena. Pirmā siena. Placiņī. Pirmā siena kuģī. Viņš pārņēma kameru un norāva kadru, lai tas stāsts turpinās. Es jau izvēju zaķīšu reakciju. Kā iet zaķīt? Karš. Nu, ko tu saki? Nu, forši, man liekas, ka smuki. Ar visu to, ka viņi ir tādi tumši it kā šobrīd. Jā. Izdomāsim, vai viņi būs. Nē, nu mēs varam ir kādā formātā. Mēs vispār domājam, ka ja mēs varam kaut ko atglancēt, mēs varam uzlikt neobondu pa virs, mēs varam tur izpausties. Mums šobrīd galvenais, lai ir siena. Jā, siena ir. Nu, šitā. Tas tā arī ir. Siena ir. Un tad ir, te veidojās siena. Karoči, wow, tā labi, slēdz kamerā ārā. Čau! Katru vakaru vēl joprojām darba vieta ir jānovāc un ejot gulēt, ir savi nakts sapņi jānodod svētam garam prāta dziedināšanā. Tā. Tāds viņš ir. Katru vakaru. Līdz kuģis ir gatavs. Principā, lai uzbūvētu kuģi, vienkārši ir jāzina konkrēts skaits, cik reizes tev kuģi ir jāiekāpj, jāizkāpj, un cik reizes tev ir, faktiski īstenībā, cik reizes tev ir jānovāc un jāatnes instrumenti. Jā.
Cik reizes tu nolādi darbību un sakrāmē? Ja tu pietiekami daudz reizes tu izdari, tad viss ir gatavs. Tā kā šajā gadījumā mēs esam veikuši konkrētu skaitu. Pastāv iespēja, ka mēs esam diezgan tuvu. Cik tuvu? To mēs vēl nezinām. Kā jūs redzēt, mēs tiešām straujiem soļiem tuvu. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Jāsagatavo, Man tur vienkārši ir jāblieš. Lai es izstāstu savu pārdzīvojumu on the go un savu vienkārši, kas man ceļā uzreiz kaut Jā, kāda emocija. šis kanāls ir par atklātību. Mēs esam par to, ka mēs rādām, kāda ir ikdiena ar Dievu. Un ka tas nav par to, ka viss mums ir viss nenormāli tip-top. Mēs esam varbūt pamodušies matriksā, bet mēs neesam ir tā kā 3 stāvokļi. Ja? Ir aizmidzis, pamodies un apgaismots. Jā. Un mēs esam ceļā uz tīru apgaismību. Pēc būtības mēs tāpatās kā visi šajā pasaulē saskarās ar ikdienišķiem ego izaicinājumiem un stragliem. Un tad, izstāst, kas tas jau vispār notika. Jā, un tie stragli ir tādi, ka tu kā ceļā uz to, tu vienkārši met nost to visu, un tev nākas tajā visā ceļā, viss ekspozojās, un ceļās augšā, un tu nevar noslēpties, un tev gribas līdz zemē. Bet vairs tagad sāk filmēt, un es vienkārši, tagad ir, es pamanīju, jo man ir sen jau bijis, tā kā jādzied, vai kad kaut kas ir, man arī pasaka, pasaka kaut ko, vai tur nodzied kaut ko, tu vienkārši pēkšņi neko vairs nevar vispār ne pateikt, ne saprast, ne zināt, ne izdomāt, es nezinu vairs nevienu dziesmu, es nezinu nevienu vispār neko ko pateikt. Un arī, ja es sāku to darīt, tad es vienkārši sāku, ir tāda seja, ka tu esi pilnīgi kails un nenormāli ekspozots, kad uz tevi vienkārši pagriež kameru. Un tad tev sākās domas, kā tu izties, kā tu stāvi, ak, Dievs, tur ir tīzli, ak, Dievs, nē, kāds izstās, fuj, rasna, vēl kaut kas, tur tas nav labs, tur, nē, ak, Dievs, fuj, nē, un tad tu tur mēģini kaut kā jocīgi locīties iekšā, lai tikai kaut ko slēptu, kaut ko nē, lai kaut kā novērst uzmanību par kaut kādiem tur mīmikām, vēl kaut ko, un tas vispār, what the fuck? Un tas tiešām ir tīzli, jā, un tad viņa aizmūk prom. Nē, nemūc prom. Jā. Tas ir vienkārši, es izstāstīšu vēlreiz, es jau esmu pateicis. Ego ir ideja, ka tu vari atdalīties no absolūta, būt maza, mēs abi šeit esam. Jā, bet es pamēju, lai nav visu laiku viena. Ego ir ideja, ka tu vari atdalīties no absolūta un būt maza niecība ķermenis un nomirt. Tā ideja ir jāanulē, lai tu atgrieztos savā varenībā, lai tu kļūtu kā saule, nevis saules stariņš, lai tu būtu nevis piliens, bet lai tu būtu okeāns. Un veids, kā to izdarīt, ir neko neslēpt, netēlot, nelikt tās maskas, kur es esmu bagāts, es esmu veiksmīgs, es esmu slavens, es esmu atpazīstams, es esmu smuks, es esmu skaists, es esmu īpašs. Vai tieši tāpat uz otru pusi, es esmu nabaks, es esmu tīzlis, es nesmuku dziedu, es esmu neglīts, man kaut kas nesanāk. To visu ir jābrauc nost, tev jāļauj tam karakterim būt tādam, kāds viņš ir, tāpēc, ka tu neesi karakters. Tu esi šīs visas datorspēles programmētājs vai šīs sapņotājs. Tu neesi šī sapņu figūra. Un tiklīdz mēs sākam viņu aizsargāt vai aizstāvēt vai identificēt to, ka mēs esam kaut kas labs vai slikts, mēs esam uzreiz auzās. Un tas ir, teiksim, tu esi reāli krūta vienkārši ikdienā. Tiklīdz tu ieslēdz kaut kādu, manī tu tā kā esi free, tiklīdz ieslēdz kaut kādu kameru, sākās kaut kāds games. Kāpēc tas games ir vajadzīgs? Un mēs piekūstam visi, droši vien jūs atpazīstat, kā tas ir. Ikdienā tu ir uz darbu, tev ir jāuzvelk viena maska, mājās tev jāuzvelk otra, ar draugiem jāuzvelk trešā. Tas viss ir jāņem nost. Protams, ka tas nav patīkami, tev sajūta, ka ādu tev rautu nost, tev vienkārši ādu pār acīm rauj nost, bet pēc tam ir atbrīvošana, ir reāla atbrīvošana. Pēc tam tev gars ir tik brīvs, ka tev ir pilnīgi vienalga, ko par tevi domā, tev ir vienalga, ko par tevi saka, vai kas ir pareizi vai nepareizi. Uz tev neatiecās pasaules likumi, kā saka Jēzus brīnum kursā. Uz tevi attiecās tikai un vienīgi Dieva likumu, un tajā brīdī, kad tu sāc mest to nost, tu vari tiešām sākt ļaut sev būt to, ka, zini kā, Anī, piemēram, es gribu uzdziedāt.
Bet ego balss saka, tu nevari uzdziedāt, jo tu drāsni izties, vai tev tur nav smuks peltkostīms, vai tagad kā tu tur... Nenodziedās to not, varbūt bija šķīvi. Vai vienalga, kaut kāds debils trāšs. Tu gribi tajā brīdī nodziedāt, un tu to garu neļauj viņam izpausties. Īstenībā varētu būt tā, ka tu vienkārši forši nodziedi, cits cilvēks apstāties, kā tu forši dziedi, un tev atsūta vienkārši, nezinu, uzaicina uz koncertu kādu dziedāt, uzstāties. Tu bloķē tos impulsus, un tev nenotiek dzīves flows, ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi būt nenormāli atklātam un godīgam pret visām sajūtām, kuras mēs sajūtam, un tad uzreiz viņas izrunāt, tāpēc, ka es tām sajūtām, sajūta nav pirmā. Pirmā vienmēr ir doma. Un pirms domas ir ticība, kuru domu tu domā, šo domu tu domā uz ticības bāzes. Un tad, kad tu sāc būt atklāts par to, kā es jūtos, tad, piemēram, tad mums atbraucot pie retrītu šādā procesā, kā mēs to darām ikdienā savā starpā. Mēs uzreiz ejam tālāk. Kāpēc tev tāds sev? Ko tu domāji? Es domāju to... Kas tur par programmu? Kas tur par slēvies apšā? Beigās vienmēr tas aiziet līdz tam, ka tu tici, ka tu esi ķermenis. Bet šī ir mana roka, es neesmu roka. Šī ir mana kāja, es neesmu kāja. Šis ir mans vēders, bet es neesmu vēders. Es esmu šīs sapņas sapņotājs. Es esmu datorspēles Matrix, vienkārši kodētājs. Es neesmu karakteris. Tu neesi karakteris, jā, sorry. Tāpēc slavējas man tev līdzi vienkārši, lai tik domājot, kā tik labi izskatās. Nē, es gribēju teikt, ka vienkārši es esmu piedzīvojis tos brīžus. Viņi, viņi aizvien biežāk ir un aizvien ilgākā laika posmu viņi panī uzturās. Ka tev tiešām, ka tu jūties brīvi, viegli, tev viss ir kārtībā, tu ne par ko nezinu, tev vienkārši nav, tev vienalga, tu esi garā, tu vienkārši plūsti, flowā, tu esi priecīgs, viss forši. Un tas ir nenormāli atbrīvojuši. Tas tieši tas, ko Edvards arī saka, tas tā tiešām ir. Kamēr tu esi maskās un melos. No private thoughts. Nekādu privātu domu. No people pleasing un no private thoughts. Un viss, jūs dzīve vienkārši pārvedīsies brīnumos. Vai tas ir viegli? Noteikti nē. Noteikti nē. Vai balva ir vienkārši pārpasaulīga, ekstāziski laimīga? Noteikti jā. Noteikti jā. Un jūs pat būsiet nenormāli laimīgi jau ceļojuma laikā, kad to sāksiet praktizēt. Bet tas nav tā, ka tu vari vienkārši vienā brīdī paņēmi to tā, es to sapratu, viss tas ir jāpraktizē no dienas uz dienu. It's a mind training, each day. Un palīdzošs rīks, tad, ja ir kāds terapeits, kas šādā atskaites sistēmā saprot un nevis jūs veda identificēties ar karakteru un liek jums karakteru būvēt kā special un īpašu vēl labāku, kas beigās tāpat aizies uz brāļu kapiem. Tad es var tā darīt, ja jums gribās arī ārkarnēties. Bet ja jūs tiešām gribat būt patiesi laimīgi un atbrīvoties no važām un būt brīvi, tad nākiet, var pie Anijas atnākt, viņa dzīvo šādā atskaites sistēmā, viņa zemapziņas terapijās palīdzēs šo atskaites sistēmu ielaist iekšā uzreiz zemapziņā, lai tu ikdienā vēl vairāk var izprast tos procesus un izdziedāties tam līdzīgi. Bet tas neatcer to, ka zemapziņas terapija nav fināla rīks nekādā gadījumā un neviena ne elpošanas prakse, ne kaut kādas jogas, nekas nav fināla rīks. Finālā, lai kādas prakses jūs praktizētu, tas beigās viss atgriežas pie mind training. Tev ir jātrenē prāts, atcerēties, ka tu esi sapņotājs, nevis ķermenis. Piesko profilam!